Ja arī tu gribi izmēģināt savu perfekto uzturvērtīgo dienu, tad šis video ir tev. Čau, es esmu Anta, un pagājušajā gadā es mācījos pārtikas produktu tehnoloģiju, un mēs mācījāmies par uzturu, tāpēc ir laiks pirmoreiz mūžā aprēķināt dienas perfekto uzturvērtību. Sāksim rēķināt. Šie ir visi vajadzīgie pieraksti no uzturu. Saliksim visu pa plauktiņiem un sāksim no sākuma. Vispirms aprēķināšu kilokaloriju daudzumu, kāds man nepieciešams vienā dienā. Šeit ir nepieciešama aprēķina formula sievietēm virs 19, bet ielikšu aprakstā linku, kur var atrast formulas arī citiem vecumiem un dzimumiem. Tātad ir daudz koeficienti, kas paliek tādi, kādi ir formulā. Tas, kas atšķirās, ir vecums, svars, garums un aktivitātes koeficients, ko var saprast pēc šīs piramīdas. Man tas ir 1,8. Svarīgi formulā likt vecumu gados, svaru kilogramos un garumu metros, nevis centimetros. Kad ir izrēķināts kilokalorijas, ir laiks aprēķināt olbaltumvielas, taukus un ogļhidrātus gramos. Iekavēs norādīts procentuālais daudzums, no cik līdz cik vajag šos makroelementus. Šo var izdomāt pēc fizisko aktivitāšu daudzumu, tāpēc olbaltumvielas rēķināšu 18%, jo man tās ir daudz, taukus maksimālos un ogļhidrātus aprēķinu pēc tā, cik procenti paliek. Katram makroelementam ir arī atšķirīgs kilokaloriju skaits uz 1 gramu. Olbaltumvielām un ogļhidrātiem ir 4 kilokalorijas uz 1 gramu un taukiem 9. Un tagad ir laiks likt visus skaitļus kopā. Kopējās kilokalorijas reizina ar procentiem, olbaltumvielām 0,18 un dala ar konkrētajām kilokalorijām uz 1 gramu. Un tā es iegūstu, cik gramus no katra makroelementa man vajag. Šeit redzami top olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu pārtikas produkti. Tauki iedalās piesātinātajos un nepiesātinātajos. Piesātinātie ir sliktie tauki un to maksimālais daudzums ir 10% no visām kilokalorijām. Tātad vienā dienā es varu apēst 30 gramus ar piesātinātajiem taukiem. Un ogļhidrāti iedalās cukuros, kuru maksimālais daudzums arī ir 10% no visām kilokalorijām. Kad visi skaistie skaitļi ir aprēķināti, ir laiks parunāt par pārtiku un uzturu. Kā jau jūs iespējams zināt, viens veids, kā ēst, ir pēc šķīvju principa. Šķīvju vidutī ir atvēlēta vieta taukiem un eļļām, piemēram, avokado, olīveļu un sviests. 1/4 daļa atvēlēta olbaltumvielām, kas ir gaļa, zivis, piena produkti, olas un pupiņas. 1/4 daļa ogļhidrātiem, graudaugi, kartupeļi, grīķi, mieži, auzu pārslas, makaroni un 1/2 atvēlēta dārziņiem un augļiem. Otrā lieta, kas ir svarīga, ir ūdens. Katram mazliet atšķirās, bet lielākoties 2 līdz 2,5 litri. Viss ir gatavs rītdienas uzturvērtīgai ēdienai. Labrīt! Pamostoties blakus šitam uzturam, automātiski padara dienu labāku. Labrīt! Šodien man bija plānā ēst smūtiju bļodu ar homemade granola. Un man bija plānā vakar pagatavot savu homemade granola, bet tas nenotika. Tāpēc uztaisīsim manu ātro granola uz pannas. Ok. Viss, ko vajag, ir banāns, auzas, un es vēl pielikšu ķirbju sēklas. Es parasti pielieku arī riekstus, bet man nav spēks viņus tagad griezt. Un viss ir vienkārši jāsamaiz. Labi ir tas, ka tas banāns iedod arī to saldumu, tāpēc nevajag likt klāt sīrupu un medu vai kaut ko, jo ir banāns. Es pielikšu vēl. Visas tad jau. Viņam jāiztās kaut kā. Šāds brokstis ir pilnas ar ogļhidrātiem un šķedrvielām. Varbūt bišķiņ vēl sāli jāpieliek. Tas viss kārtīgi jāizlīdzina pannā. Un kamēr tas tur cepjās, es pagatavošu smūtiju. Atkal vajag banānu, saldētas ogas, spināti. Tik, cik var iebāzt reāli. Un bišķiņ augpiens. Un šeit mans rīta cirks. Ok, laiks brokstīm. Es arī cenšos piespiest sev ēdot neskatīties seriālu, un šī ir viena no ratajām reizēm, kad man sanāca. Laiks pirmajam snakam pirms pastaigas. Snaku idejas man bija vai nu grieķu jogurts vai maizītes ar zemesreikas sviestu un ābols čēlēm. Man patīk spēlēt klavierus, un šodien man plānā ir mācīties šito dziesmu. Ne visu, bet iesākt mācīties. Un es pat pasūtīju to harmoniku. Anyways, tagad ir laiks pastrādāt, editot receptus un paēst. Un ik pa laikam pagaudot. Ārprāts, kurš būtu domājis, ka muti tik daudz kustās ēdot un saulainajā pastaigā. Zini kā, kad bērni ir priecīgi, mammai automātiski ir izdevusies diena, bet man tā ir ar šitām čiksēm. Līdz mūsu pastaigai izdomāja pievienoties šitais suņuks un kaut kā tika sētā un laudzās pie durvīm iekšā. Kā I feel bad, jo viņam acīm redzami bija augsti, bet es nevaru svešus un laist mājā pie saviem suņiem. Bet mīļš sunīts tiešām. Es taisīšu vakardienas pusdienas. Te ir kvinoja ar turkuzirņiem un es pielikšu klāt vēl olu. Ātrās pusdienas pirms džima. Vispār es kaut kur lasīju, ka ieteicams apēst 2 mazas bietas dienā, tā kā te redzama mana šodienas biešu daba. Un šodien roku diena. Wow.
Es nenofilmēju otru dienas snaku, bet es apēdu proteīnu batoniņu. Un beidzot, ir laiks vakariņā. Es gatavošu savu mīļāko ēdienu lasi. Un es ēdīšu vakardienas ķirbju biezeni. Lasi īstenībā ir tik viegli pagatavot. Es vienkārši lieku tos pannu, sabaru ar sāli un citronpipariem un cepu kādas 10-15 minūtes. Un man tā pēdējā laikā garšo ķirbju biezenis, kurā ir ļoti daudz vitamīnu, šķiedrvielas un antioksidantu. Un vēl, protams, vajag sagatavot dārziņus, lai sanāktu pēc šķīvī principa, ko pirms tam rādīju. Un es atkal ar savām vietām. Reāli vienreiz redzēju video recepti, kur meitene taisīja kaut kādu biešu brauniju un teica, tici man, biešu garšu nevar just. Ko man vajag to biešu garšu? Kāpēc kāds negribētu viņu just? Anyway, šī reāli ir mana mīļākā šīs nedēļas maltīte. Tā ir atšķirības starp eating and dining. Tātad, beidzot ir noslēgusies mana uzturvērtīgā izmēģinājuma diena. Es jutos ļoti labi caur visai dienai, jo es ik pa tām 2 stundām apmēram kaut ko apēdu, vai tā bija ēdienreize, vai tas bija snacks kaut kāds. Es vienmēr jutos pēdusi, bet nepārēdusies, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi, jo, kad tu jūties pārēdies, tu vienkārši sēdi, bet ja tu, tā kā ēdiens ir priekš tevis, lai fuelotu tevi, tā kā degviela, tad tu jūties daudz savādāk. Tā kā tie dārzeņi, tas ir tas visvairāk, kas palīdz. Tā kā mana iešu deva bija ļoti laba. Protams, es varbūt tā kā precīzi nesvēru, bet es vienkārši izplānoju, ko es ēdīšu tajā dienā pēc saviem parastiem porciju lielumiem. Manuprāt, ir ļoti svarīga tā ēdienreižu plānošana un vispār meal preppings. Man liekas, tā ir atslēga visām problēmām, gan par uzturu, gan par laiku un daudz reālāks veids, kā ēst veselīgi savādāk, kuram vispār ir spēks tik daudz laika veltīt dienā gatavojot ēst. Tā kā nevienam. Es ceru, ka šis tev bija vai nu entertaining, vai palīdzēja kaut kādā veidā. Paldies, ka skaties, un tiekamies nākamajā video.